Jā, lai šis video taptu, man nācās šo visu safilmēt visus šos 3 mēnešus, kas tiešām nebija viegli. Es zinu, ka es esmu traks, bet darbiņš ir jāmīl. Nu ko, esiet sveicināti jau jaunajā video, ir beidzot pienācis tas jums, kā saka, ilgi gaidīties tāda tipa vlogs, kāds jebkad bieži vien nebūtu redzams manā kanālā, jo tur rādu tādas lietas, kuras bieži vien cits nerādītu. Nu, vismaz es tā domāju. Bet ja nopietni, tad tiešām šis būs īpašs vlogs manā kanālā. Šis videos būs viens kā liels piedzīvojums, jeb kā saka arī kā neliela daļa no manas ikdienas dzīves rutīnas, jo es šajā video pa jums parādīšu to, kā es devos ceļā ar saviem labākajiem čomiem, tālāk ceļā uz Siguldu, precīzāk uz Alložiem, kur visi 4 devāmies uz turieni, lai varētu strādāt un iziet obligāto praksi, jo savādāk bez tās nekas labs nevarētu sanākt, un tādā situācijā būtu neiegūta video izglītība ar savu izvēlēto profesiju, kā saka. Labi, ja jau es pieminēju, ka nebūšu viens šajā videopā, tad nu, es iepazīstināšu visus šos džekus, kuri būs šī videopā, kā saka, galvenie varoņi. Sāksim tad jau ar Jankavu. Nu, jūs jau, protams, zina, kas viņš tāds ir, un jūs esat redzējuši viņu manos iepriekšējos videoklipos. Jā, šis ir interesants pipars, kurš vienmēr jebkurā brīdī izdomās katru vismazāko huiņu, par ko pats pēc tam smējās un liek smieties mums pašiem, jo mēs pārējie to uzskatām kā stulbu, bet arī tajā pašā laikā varbūt pa smieklīgu joku. Tālākajos gados varbūt liksies tik dīvains tomēr, bet jā, viņš neslēpst arī tādu faktu, kad viņam arī patīk. Pat ja viņam ir otrā pusīte, kuru viņš uztur sakarus ar viņu dienu un nakti. Tāpēc Jankavs ir tāds īpatnējs cilvēks, bet tu neko nevar padarīt. Jā, tālāk būs garais Jankavs. Nu, mēs viņu uzskatām par garo, jo viņš, kā saka, ir garš. Un es domāju, kad jums tas ir pašsaprotami, kāpēc viņu tā saucam. Garais Janka arī gluži kā Jankavs, bet šoreiz ir gudrāks šādā situācijā. Viņš arī mēdz izšaut kādu joku, bet viņam arī patīk. Bet tikai tā vairāk. Jankavs tikai mēs piebalsot viņam kā vienmēr, bet to noteikti viņš nenolieks, ka viņš arī tāds ir, nu tas tā, mazais jociņš. Un tad arī Mārtiņš, jeb jums arī, kā jau daudziem zināms, kā pēc vārda, ja piesaukas Martinī. Šīs pacens arī ir interesants, protams, patīk arī viņam padzīt kaut kādu huiņu, kaut kurās reizēs, bet tā pārsvarā mēdz būt arī kautrīgs, jo, kad viņš redz kameru, tad viņš saka ko šādu. Atkal to filmēju man. Ko tu man ir filmējis, tad gan kaklā gribu iepūst, bet to filmēju. Un tad, protams, arī esmu es, kurš šo visu jums parādīšu šajā videopā, jo šis tiešām būs kā viens liels piedzīvojums manā dzīves pieredzes grāmatā un arī pārējiem. Un, protams, visi šie piedzīvojumi tiks apkopoti 8 nedēļās, kur 3 mēnešu laikā katru nedēļu pēc darba mūsu būdā notika jautras lietas, ko redzēs šī videopa turpinājumā, tāpēc es ļoti novērtētu, ja tu šim videopam uzspiest to laika pogu, atstātu kādu komentāru, kā saka, viedokli zem šī video, un kā arī pieabonēsi šim kanālam, jo kaut kā jau ir jātiek līdz tam 1000 abonentu, cik jau var vienvārds sakot. Šis tiešām nebija viegli, lai šo video salimētu kopā, jo man nācās no visa savu brīvā laika video pa montāžā zielot vismaz liekas stundas, kas pat tiešām nebija viegli. Kā man zaibal viss šitas? Zaibal. Bet neko darīt, darbiņš ir jāmīl. Bet pirms mēs lecam iekšā piedzīvojumos, tagad laiks ir nelielai reklāmas pauzei. Ja tu vēl nezini un neesi redzējis manu Discord serveri, tad droši tu pievienojies, tu katru reizi tur izziņoju par kādiem jaunumiem, nu vismaz kaut kā cenšos tur uzturēt aktivitāti, pat ja man tas nesnāk tik perfekti, bet tur ir pieejamas visdažādākās sadaļas, kurās var pat izpausties un būt radošam Discord memberim, tāpēc, ja tev ir interese uzzināt kaut ko jaunu no tur, tad pievienojies jau tagad, mēs tevi tur gaidīsim, bet tagad atpakaļ pie video. Aiziet! Tātad, jā, mūsu prakses dzīve, protams, nebija tik rožaina, līdz kamēr ievācāmies tādā kā bēdīgā naktsmītnē, jeb būdiņā, un no šī brīža mums visiem par dzīves ietu domas bija mainījušās, jo mēs bijām domājuši ko labāku, bet vismaz varējām sadzīvot ar šādu variantu, nekā dzīvot kaut kādā trailerī. Un jā, vispār pārējais, domāju, ka dažiem būs interesi un kāds jautās, Maltī, kā tev gāja darbā vispār? Varbūt tu mums kaut ko no tā visa parādīsi? Uz šo jautājumu varētu atbildēt tikai šādi, ka no tā daudz neko īsti nesnāca safilmēt, bet īsumā šo to tikai varēšu parādīt tikai šādi.
Tāpēc, jā, es laikam nebūdašu cilvēku, vienkārši vācām iekšā piedzīvojumos, un tad jau skatāmies, kā mums gāja jau pirmajā nedēļā aiziet. Šodien tikai nes. Mani puikas ēdīs bija. Kā ir ēst Jaņka pagatavot ēdienu? Nezinu. Nē, ja es īstenībā būtu ļoti zaibis izpalīdzīgi, īstenībā to tikko padomāju. Tu nekādā ziņā? Zonas mātīja par to. Pīpēm. Tīpēm kā vienmēr. Nekā es varētu izpalīdzīgi. Kurš negribētu višķi iepalīdz, tas vienas arī. Nu, pagājuši padaras nekā. Vai man izmīdināt, es sakas. Saņemīs. Īslapis, Džeks. Ne, viņš nemāk viņa. Zaibis. Tas būs piekaša pēc dēļiem. Jā, kā? Jā, Tu garais tā? tu nav viņa. Kas tur Indijus? Tā kā viņš savā gultā skatījās. Nu jātak. Es tā skatījās, vai Ilvars Ko tu tur spīdini? Tu tik nav viņu, es guļ. Nu ja? Garai. Nopietni. Nu nē, viņa nav tur. Nevarēju, es gribēju reikt. Es ieraugu galvenai. Es paskatos galvos, man ir skatās. Es palēc uz gultām. Ko tu, bļa, man ir filmājis, tad, bļa, kaklā gribu iepūst, bļa, tā vajag visiet šādā. Kad šis tā atnāk atpakaļ uz būdu, jā, un es tāds eju skatos. Pamanu mīsenē, ko šādu izskās pēc vēmekļiem, bet patiesībā tur laikam ir Jankava vecā vista neapēstā. Ir pienāk tās reizes, tās dienas, kad vienmēr jāparāda pēc par savānus. Te ir tāds liels rūlis. Pietiks vesam gadam, pusgadam, kas to zina. Ūdeni, cik viņi ilgi stāv ūdeni? Nedēļu. Nedēļu kaut kur. Es joprojām jūtu no šejienes. Davai. Nav tik traki. Savu roku. Man tikai neapdam. Man šeit samēc ir viss. Jāpēc ir kombinācija. Tā uzsācies. Jūs redzat šo konsistenci, kā izskatās, kas te reāli darās. Jau cik ilgi tādi kartuplīs turam? Nedēļa. Tād mēs iekšā to. Ko tu teiksi? Ir birsām pulkstens pašlaik. Cik? 10:44 un... Nē, kā peļķē, tas tik Draugi nav labi, tas market unbearable. Dvoku Mārtiņš stāv. Jūs esat bandīti. Pakās tā pa huj!
visam uz RTA, uz mazliet no tēm apģērbiem, vai ne, Mārtiņ? Jau streamot? Nē, filmē. Nē, kaut ko pirkši. Pirkši ķēgais? Jau kā paņem apēc. Vai jā, kā tu šitāds? Tas? Nu, nē, tas nav priekš mani. Kurš nebija pis un tālāk? Tolī būs ketchup. Klausoties. Pizdā. Maisam. Un šitā naktī jābauš mutē. Rozā ķēgi. Ķēgi, Nobrinājā, bro. Nu, ko jau trešā nedēļa, un mēs jau gatavojam, tie divi gatavo spēlmaņi. Tie gaida, ka viņi sagatavosies, un mēs, kā vienmēr, cepsim kartupeļus, kā jau uz naktsmaiņu. Tieši tā. Tā kā tā mēs gatavojam. Tad izdomās kaut ko pieaugt, kaut kādu kečupu, majonēzīti. Viss notiksies, kā saka. Let's go! Nekāda haļava stream vēsā streamos. Gordons Ramsijs, Hypo People Station. Gordons Angels. Ko mūsu karavīri lēcas un daudz proteīna iekšā. Tā var dabūt šo ēdot grauzdiņu. Jūtat progresu? Jūtam. Oleit, veids, ka brāno ķērkis! Tu arī vēl viss! Šāda mums ir dušiņa, kur vienā pusē strādām un kurā nē. Kā tāda būs pičiņu pačiņu laiks. Fuh, bļa! Fuh! Tu filmē tā, it kā esat te dalīts. Ja tās kaušienā, tā arī pasaka vienkārši. Recepti mēs nevienam nebildam. Kas šitas ir? Jankau, tu vari paskatāt, ko šitas nozīmē? Tu tur, bļat, pievēmi lohu tikko nepasam, bļat. Kāds man sakars? Tu tikko, bļat, lohu, bļat, aizgāju uz iztevu, teici, ka nofilmēšu, kā tu vēmi, bļat. Nē? Jā, gan pēc vienkārši. Garais. Es gribēju vēst. No komentos. Labi, vismaz mums ir vistiņas. Raudāt gribēs. To kārtīgā goda tur. Ak, bļet! Kāreiz tu zaņem tavu? Nespējams līdz. Ak, beidz! Beidz man ir līdz!
Viņam man aizteik garais loks. Nu, kocīt, tā nerunāju. To paprasti. To pašu nevar izdarīt. Es tev ļoti lietīgi teicu, ka es gadu Pagā. Nu jā. Nu jā. O jeķi. Pizda. Martini. Tak ko tu filmē, nahuj? Es filmēju tavas piedzīvojumus. Kā tev ir pa dzīvi? Nākušais jautājums. Ko tu gribi šodien darīt? Braukt uz baliem. Domā? Baudi tevi gaidīs? Balvi mani gaidīs? Jā. Protams. Tak tu beidz pie mans līst! Tak pohuj, garais beidz! Tā! Tak garais! Kāda? Давай парна Gruzija, ģipā Gruzija. Я Човачев Авес Gabranovs. Ko tas nozīmē? I had sex with Gabranovs. Franču valodā. Nu, jā. Mēs tā stāvam, gaidam darbu. Un vienkārši skatu, kas vēl nav dakurījis. Ko tu par to Jankavu domā? Normāli. Ja gribās tev pamēģināt? Просто what the fuck? Tā jāspēc lai. Tāda ir tā dzīve. Dzīve ir grūta. Ir maziņā. Vai es tev kājām iepriekš no kalnu, bet tas pārdomā. Jā, mazam bija. Jā, man ir vēl puķi, Viss kārtībā. Un aizmēs. Turpināt. Knirkāķis. Tā. Kā kaut ko saņemātājs. Nahuj te tā. Zini, ko es nopirkšu, tad mājam dažam 3 stūrus. Apakšā piehujā arī šūgu. Tev uz triki izrādās turās. Jā, nepamanīju. Kāpēc virpuļi? Šaureiz. Izdē ārā bija šaureiz. Kas ir, bļa? Kas ir, bļa? Man dzīvās viņa dūku. Tak pakustē sākās kustājot. Nav ne. Neredzēju. Gribētu tverkot jau. Yeah. How good is that bitch? How good is that bitch? Yeah. Tu jau zini? Saprotam, no Džekeri, viņš saka, Es biju man tu pisam. Smēķot aizliet. Tā labi. Atļaut smēķēt. To es saprotu.
mašīnu nopustēs. Jā? Skat vērā. Skaties garu. Pārāk kā to kopā gaļu pasās laikos. Kā bija tā klipta šitā. Kad es pašu čēlu. Jau čausīkai. O, kas ir maziņē? Mārtis saka, bļā, rušķika rostīs. Nu, davai, bļā, paskatīsimies. O, bļā, mazliet tik patīk, ka kaut ko srazājis gāja. Man tiešā draugs. No jā, man. Mums gana? Tas bija sketčī. Uz 40 km/h. Balnā, te vienkārši normāli izragājam šito vietu. Kā arī te būs redzami kadri, ko mēs arī darījām pašās brīvdienās, kad nebija tiešām ko darīt, bet nu gribēs vien to Siguldu apskatīties daudz plašāk, tāpēc skatāmies. Janka Karči centīsies tagad nošķūkti, bet viņam tas sanāks, vai viņam tas sanāks, protams. Kā Karči tur nomira kaut kā viens bērns. Jūvara. Viņš tur beidzēja, nevis kaut kā jūvars. Vai ir krāpis, bet... Šitās arī vienkārši. Dabuši tā posnā vietē godīgi. Un tur valoro jānoiet, bre. Un tu moši gribēji pateikt, ka tas ir tūpuļs, ķipa? Dāc un sūkā. Nē, šo es atteikšos. Oskar, kas pau? No, bet tur tālāk, nezinu, kas te ir. Jā, te var. Viņš te ten raksti. Viņš tā zaibīs vieta. Viņš mums startējam uz nāko šovu. Jānkāp savu skriņu. Suka! Man te filmētājs, bļa. Bo, te viss tik mitrs glums, bļa. Kā reāli īzi nopist vajag. Matīša neturējās. Kā jau nē. Jau priekšlaikus jau tās lietas neizdarīja, kā vajag. Kā tu tā māti? Kā pisās. Pilskalnā. Jopte. Jebā. Visi. Kur viņš kā skrien? Jankaus uzskrāja spēks. Jē, balda. Nu, normāli sportiņš, ne? Uzkāpam. Izrādās nekas baigi īpaši te nav. Bet tur smuks skatiņš. Kaut visam uz Pēterau. Tad vienkārši ceļš ir opasnējs. Parkour. Labi, nē. Lokidēs. Tur šitas ir kaut kas. Tas jau lielāks jau. O, jau īsti iekšam. Opiņa. Nēm. Vampīrs esi? Jā. Sarkanas acis. Būtu vēl dziļāka bijusi, ja godīgi. Jā, tev tik dziļāk ilgāk. Pisam uz leju, tikai saka, pašā, tu taciņā. Gājām vienkārši skrāmies. Līgādi mēs tāpēc takas. Nu, ko pisam tad? Labi, nē, joks. Skaties, šitu nafik, jop, cik mizīgi. Tas ir kaut kāds. Ko domā par šitu? Atļauj man nofičēt vismaz lūdzu. Zai, visi godīgi. Mēs te gājām. Vienkārši pavarās tāds skats prosti iedomāties. Jebauga. Un tur man liekas turēties pils nēra. Mēs atnācām uz kaut kādu Gaujas nacionālo parku.
vai kaut kāds te veloceliņš, un tad būs vērts ceļš uz kaut kādu Vikmestes pilskalnu Turaidas muzeja rezervu. Būs interesants trips, ne? Kā parasti. Vai ne, Māti? Ko sējam, ejam, vienkārši tāds ceļš. Jau Mārtiņš doķēzīja jau apaus. Protams, man arī nav labākā saka. Ozet ķēgi. Vienkārši tu tālāk, nezinu, liekas vēl trakāks ceļš. Vai tu kas to vai zini? Diemžēl neesmu kļūdies un tālāk ir vēl pasnāks ceļš. Bļēt, man vienkārši slīd kājas. Tā kā kaut kādiem apdirsušies. Jā, ideālākā vieta vispār būtu. Ja tad, kad vispār viss sauss ir, te vispār nekas sauss nav, te vienkārši dubļi. Koči sūdi ir tādi, ka sāka līt, un mēs esam atnākuši ķipa šādu norādījumu, kur ir kāda Reņa trase, Vikmestes pilskalns un kāds Turaidas muzeja rezervāts. Ja godīgi nezinu, ko tālāk darīt. Vēl sāk prosta līt, vienkārši ako ieķi. Mēs vienkārši atvēram šādas sēnes, visādas šādas sēnes, vai interesanti tas ir godīgi. Sēnes, es apšurāju sēnes. Ot, un tajā sāk nopti apnāk jau līt jau. Jāturpināt ceļš. Apā jau trakāk izskatās. Bišķi pasludināties. Vai ne, Mārti? Labs! Latavā! Nācām šādi. Bet Mārtiņš apgalvo, ka tā nav gūtmaņava, ne? Tā ir tāda tīra neko. Jā, šis ir kaut kas. Jā, nevēlēt. Bīrsā. Sajeb visu. Mārtiņš tāpēc. Arī beidzot te laikam sanāk, ka pati gūtmaņava. Kā beidzot sasniedzam savu mērķi. Tā diezgan lielas skatās. Tā jau gūtmaņava. Ako ieķi. Nu, gan ir nopietnā vienkārši. Ēķi, nu, tik labs. Rodolā pārī kaut tā. Izsver, ne? Tādu vēlos pirmo aizdzīvē, redzat. Tik liela. Esam uz to. Pasīdams, kas tur dārts. Šis arī tāds tīri neko. Viņš tā jāpams mazāk ir. That's what she said! Bet, nu, tik un tā. Tāda apmēram ir. Domāju, uzkāp kaut ko augstāk, kā saka. Nu, būs izaicinājums. Jau kuro, kā saka, jau nākošo dienu, kā saka, pēc kārtas. Tā kā gūdu laiku mums. Jebā. Daži tam nebija tiešām gatavi šodien. Tik augstu mēs esam vienkārši. Bet nu, let's go. Nu, ko mēs uzkāpām. Godīgi šis kalniņš tā kā īpašais nevajag. Te baigi nav ko te redzēt, baigi. Vienīgi. Kaut ko šādu var redzēt. Tas ir vienīgais skats, ko īpaši redzēt. Vai ne, Mārtiņ? Zini, ko te vēl var redzēt? Pams, kā mani. Mani vienmēr varētu redzēt. Katru dienu, katru nakti. Labi, negauži nakti. Dosimies tātad atpakaļ pa šito pretīgu ceļu un atpakaļ uz normālu ceļu. Pošo suīt! Saka! Jebau! Matņam suīt tādu, man arī suīt vienkārši afuļieķi. Labi, ka tas mums kaut kā var notīrīt. O, esam galā beidzot. Let's go. Tur, kur gājām praktiski. Tā esam klāt. Šis bija kaut kāds. Daudz nekur nevajadzēja iet, jau jūtams kaut kāds progress. Kāds vēlās. Arī pamēģina kaut ko šādu siguldā. Būs labs. Nu ko, ir 1. decembris un viens tas laiks, kad ir palikusi pēdējā nedēļa. Pēdējā nedēļa, ko strādāt 5 dienas pārāk sakot. Tad jau pirmdienā jāatgriežos skolā, kā jau parasti. Un kā jau sadzat, 1. decembris un reāli ārā snieg vienkārši afigēķi. Tā mēs šeit dzīvojam, šajās aužos. So, atlikušas 4 dienas, reāli 4 dienas, līdz pašām, kā saka, prakses beigām. Uz 2 vai pēc 2 aizgāju parakstīt vienu papīru, tā kā atlūgumu, kad es jau ātrāk nekā pēc paredzētā laika, kas ir 11. decembris, kad beig praksi, beig strādāt, tad uz veikalu, lai kaut ko nopirktu, pārēst, padzerties, kaut kā tā. Mēs šeit dzīvojam šajos aužos. Es principā arī turpinu tagad iet uz to veikalu. Auži. Vietējais pats veikals. Nu ko, ir praktiski pēdējā
kā saka, noslēdzošā dienā. Pūkstens jau ir kādi 2 pāri jau, un, jā, es braucu uz mājām. Nu, vismaz beidzot esmu to izdarījis. Nu, tie, kuri noskatījušies šo video par uz galām, bet, nu, es braucu uz mājām, tā kā turās draugi. Jā, šie 3 mēneši bija pilni ar visādiem piedzīvojumiem, kā jūs paši redzējāt, noteikti viss šis laiks paskrēja ļoti ātri, neticami, ka tā, bet noteikti šie bija vieni no dzīves mirkļiem, kurus neaizmirstami, un par to noteikti vēl atceršos vairākus gadus, jo šo 3 mēnešu laikā ir gājis traki. Bet, nu jā, no manīm šoreiz šajā video būs viss, tāpēc tiksimies nākošajos piedzīvojumos, un visiem jums saku čau! Puika izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvoto, nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pakts, brālis no brālis ir šķirī, man vēl iepriekšējā nakts. Maldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķirīs kādas dejos to aizliegto deju fakts.